Mīļie draugi, šodien es esmu nolēmis jums pastāstīt par šo vietu, ko es pats dēvēju par paradīzi zemes virsū. Viņas nosaukums ir Kūļi, un viņai ir daudz kas interesants. Un kas ir interesants, to jūs redzēsiet. Tādiem būtībā 3 objektiem, kurus varētu nosaukt par dažādu enerģiju pārstāvjiem. Un viena no motivācijām, kāpēc šie 3 objekti ir radušies un parādījušies manā pasaulē, ir mana vēlme sajust dažādas enerģijas, kas ir saistīti zināmā mērā ar mūsu šo pasauli un zemi. Sāksim varbūt ar 3. objektu, kas ir vistuvāk zemē, jeb zemē, un es biju nolēmis pārbaudīt, kā es jutīšos, atrastamies tā kā zem zemes ilgāk. Tādā diezgan simboliskā nozīmē. Un tad es uzbūvēju savu zemnīcu. Kraujā izrakts vēl dziļāks tāds caurums, un pēc tam tas viss tika apbērts ar zemes slāni. Tā kā tas viss bija uzbūvēts, tad es tur iegāju iekšā un paliku pa nakti dažas reizes. Tajā enerģijā, ko es tur ieguvu, ko es tur sajūtu, man būtu grūti eksistēt. Tāpēc, ka modos es tik zemīgs, tik pamatīgs, tik stabils, tik piesātināts. Es biju tā kā zeme. Es pilnīgi tā jutos, tāds smags un tā kā Latvijas māls. Bet pozitīvā ziņā vai? Tiešā nozīmē, kādā tu to dzirdēji. Okay. Tas ir, es sapratu, kā tu dzirdēji, tā tas arī bija domāts. Jā. Un tagad šis objekts ir izmantojams varbūt kā mazbērniem, kā tāds štābiņš kaut kādām spēlēm. Labi, tev šeit arī bija matracis un kaut kāds. Jā, protams, jā, uzliek šitā matracītes, pilventiņi, viss normāli. Un tad var iekurināt siltumiņu, tā kā tādā ziņā omulīgi apstākļi, bet smagumiņš bija. Šis viss īpašums kaut kādā ziņā liekas to tā kā tavs spēļu laukums. Jā, pilnīgs, jā. Visos takās idejas realizēt. Tā tas arī ir. Tornis ir objekts, kuram es pirms gada nolēmu dot otru elpu un otru dzīvību. Un viņš tagad visu šo vasaru tiek remontēts un ir nomainīti visi vecie baļķi, kas bija satrunējuši 15 gadu laikā. Tagad darba 2 nedēļu laikā jau beigsies, un tagad tornis vēl būs gatavs kalpot vismaz 10 gadus. Tā kā mēs varam uzkāpt. Kāda man bija motivācija? Motivācija bija redzēt tālāk un skatīties plašāk. Kaut kā tā nebija nekāda īpašā. Kamēr es to visu gatavoju, tad man kaut kādā uznāca man pasaules uzskats, atskaites sistēma, ka tornis kļuva man par vīrišķās enerģijas simbolu un zinām mērā saule arī man bija vīrišķās enerģijas simbols. Tornis bija saule un vīrišķais. Un tas objekts, kur mēs pēc tam beigās iesim, piramīda, bija zemes simbols, jeb sievišķais. Kaut kā tā. Un tādā veidā šis ansamblis no 2 objektiem, tornis un piramīda, ir kļuvis manā apziņā pasaulē par visu pretstatu vienības simbolu. Atkal tas pats iņjaņi, kas ir tajā mandalā. Un tas, kas ir pa vidu, tas ir tāds atžārnās pasaules koks, jeb man mazdēla Gabriela vārdā nosauktais koks, kurš it kā ir tas centrs, ap kuru tad griežās saule, zeme, pretstati, ziema, vasara, gada laiki, labais, ļaunais. Diena un nakts. Diena un nakts, jā. Ko? Dodamies? Aiziet. Dodamies augšā. Wow. Tas cilvēks, kas viņu būvēja, Boris no Daugavpils, tas meistars, viņš saka, Daumans, viņš saka, šitais ir super, uz to brīdi tas bija augstākais tornis Latvijā, viņš saka, bet vajag tiekties vēl augstāk, viņš saka, davai uzcelsim tev vēl mājiņu, kur tu varēsi lietainā laikā palikt
Tu šeit arī esi palicis gulēt. Jā, šeit es esmu daudz palicis. Nu, un tad padalies ar savām sajūtām. Tikko runājām, ka tu esi gulējis iekšā zemē, tuvu zemei. Tagad tu esi tuvāk debesīm. Jā. Kāda ir atšķirība? Pārsvarā es esmu palicis pa nakti šajā stūrī vai šajā stūrī. Es neatceros, kāpēc tas tā bija, bet... Un tad es esmu palicis augšā, tur, kur mēs uzkāpsim bišķi vēlāk. Un tās pirmās pieredzes man bija tik zīmīgas, jo es vēlējos izbaudīt, kā tas ir gulēt gaisā. Nu, tas ir gaisā. Nu, kur tad cilvēks, kā viņš vēl gulēs gaisā? Ja? Es domāju, tas ir augstākais līmenis, kā gulēt gaisa pirmelementā, vēja pirmelementā. Un tā gulēšana ir interesanta, tu pavadi saulīti, tad tu skaties, kā viss satums, nu, te ir ko darīt. Un tad beigās, nu, tad es aizmiegu. Es aizmiegu, laimīgs, ka nu, ir tāda pieredze. Un tas stāsta vērts, tas pats galvenais tas stāsts ir, ka vienā brīdī mani rauj ārā, to guļošo mani, rauj ārā no kaut kādiem manas apziņas dziļumiem, lai kur tas būtu. Jo ir kaut kāds milzīgs spēks nāk, wow, tāds, un pilnīgi nesaprotu, es tā kā rauj man ārā, no tā guļoša stāv. Un es skatos, brāvins, kas tas ir? Es domāju, saule lec vai kas, nu pirmā tā doma, es jau tā kā pavaru atstājam, nē, vēl ir tumšs. Un tas ir stundu pirms saulēkta. Un mans secinājums, un es neesmu tālāk ar acis, jo man pietiek ar manas pašas secinājumu par manām pieredzēm, ir tas, ka pieņemam, tā kā zeme ir apaļa, un kaut kas tur ap kaut ko griežās, un zeme ap sauli vai otrādi nav svarīgi, ja? Un tad, kad ir kāds debes ķermenis, saule šķērso to ekvatoru līniju, tad tā enerģija, ko saule pārstāv, iedomājies, viņš šeit šķērso, viņa tikai šeit, es esmu šeit, pieņemsim, ja? Es nejūtu viņu, es guļu, un šeit ir nakts, viņa tā kā nāk šeit ārā. Un tā enerģija pārējot šita pāri, viņi jau plūst, viņi jau iet pāri. Jā. Un manā atskaita sistēmā es sajūtu to saules spēka enerģiju, kad viņi pārgāja kāri kaut kādu šādu iedomātu vilni. Tad vienkārši tāds tsunami spēks. Un tā vien dēļ ir vērts palikt pa nakti tādā vietā. Nu, iet runa par sajūtām. Tas pasaules, šī mūsu tā kā ārpasaule, ja, ko mēs redzam. Ārpasaules objekts, viņam ir vērtība, ja viņš izraisa kaut kādu emociju, ja kaut kādu emociju mēs te varam iegūt, ja mēs varam iegūt kaut kādu citu pieredzi. Ir, man liekas, tās teiciens, Warrens Buffets ir teicis, ka cena ir tas, ko tu samaksā par objekta būvi. Nu, naudas izteiksmē. Jā. Bet vērtība ir tas, ko tu iegūsti viņu uzbūvējot. Un tā vērtība ir tas, ko tu pat tur ieliec. Kā tu skaties. Un tas viennozīmīgi, visi šie objekti, ko mēs tā skatāmies, viņi nav novērtējami tais naudās. Jūs man arī kaut ko man prasīt par to, cik un kā, cik naudas ieguldīts, cik naudas ieguldīts, cik ieguldīts. Tas ir tik relatīvi un tik nesvarīgi pret to, kādu lomu, kādu enerģiju, kādu pieredzi, kādu iedvesmu dod šie te objekti man un līdz ar to katram, kas šeit ienāk. Jūs šeit ienācēji, jūsos raisās kaut kas, ko jūs mēs neziniet. Ja? Tieši tā. Tas ir tā kā sēkla sēšana tālāk caur objektu. Bet tas, kas ir tā sēkla, tas nav objekts. Objekts tikai tehnisks instruments. Tas ir iedvesma, inspirations, kaut kas cits. Pavērās loks uz citu pasauli, nemanot, bez īpašām lūkšanām un bez sprediķiem, kā saka. Un, protams, attiecībā uz šo objektu, nu tiešām, tu atnāc un te, nu, pilnīgi skaidrs, ka tevi var redzēt tālāk, just plašāk un dziļāk. Jā, var tiešām. Un pacelties, tātad mums, zemes cilvēkiem, pacelties virs zemes līmeņa, un nonāk kaut vai mazliet putnu atskaites sistēmā. Tas ir vienkārši, tā ir fantastiska pieredze. Katram novēl to.